Sveiciens veļu laikā, sveiciens skorpionu laikā un tie, kam patīk arī priecīgi Halloween. Mēs esam superīgā gada sezonā un tik tiešām skorpionu laiks ir par iešanu dziļumā un pie tam rītā ir jauns mēnesis, 111, 1. novembris. Un tāpēc es nolēmu uztaisīt arī šo video un pastāstīt par dažām praksēm, kuras mani iedvesmo un kuras varbūt arī tev var būt vērtīgas, ja šajā laikā jūti, ka kaut kas tā kā arī līdz galam nav. Kaut kur ir tā kā iestrēdziens, kaut kur ir tādas sajūtas ķermenī, ka liekas, mans prāts tur netiek. Mans prāts netiek izskaidrot, kādēļ vai kas ar mani šobrīd notiek. Un mēs esam tādā sezonā, kurā mēs varam ieslēgt savas šamaniskās acis vai šamaniskās sajūtas un staigāt ar vienu kāju redzamajā pasaulē, ar vienu kāju neredzamajā pasaulē. Tā ir dāvana, tajā pašā laikā tā ir prasme, kuru var uzmeditēt vai uzstrādāt, lai mēs arvien vairāk esam sajūtībā ar apkārtējo pasauli, kas ir neredzamā pasaule, kas ir mistērijas, kas notiek ar acīm ciet, vai arī, protams, ka ir cilvēki, kas viņus redz arī ar acīm vaļā, un arī tas ir ok. Bet šajā skorpionīgajā sezonā un šodien un rīti tīpaši, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi ieiet ēnu darbā, kas ir mana specialitāte. Tas ir tas, ar ko es nodarbojos, ko es mīlu, kas dod apzinātību par šo realitāti līmeņos, kurus vienkārši nav iespējams izlasīt grāmatās, kurus nav iespējams iemācīties lekcijās, kursos kaut kādos, kuri neiet iekšā apslēptajā. Ja? Un kas ir apslēptais? Tā ir zemapziņa, un tas ir ķermenis. Un tieši šajā laikā, šajās dienās, šajā nedēļā, visvērtīgākais, ko darīt, ir iet savā pazemē, iet savā apslēptajā. Tas ir tas, kur es parasti negribu skatīties. Tas ir tas, kur es tā kā nolieku maliņā. Ja? Vai arī tas, ko es nesaprotu par sevi. Arī tā mēs varam skatīties. Vai arī mēs varam skatīties, ja es kaut ko ļoti, ļoti vēlos šajā dzīvē, un es ilgstoši to jau vēlos, ja, vai varbūt tieši tas ir tādiem uzplaiksnījumiem bijis, ka, es ļoti gribētu šo, vai es ļoti gribētu tā dzīvot, un tā nenotiek, tad ir šis jautājums, kādēļ, un tas arī ir tajā apslēptajā, tas arī ir zemapziņā, tas arī ir tajā mūsu pagrabā, kas tad tur notiek. Tāpēc, ka zemapziņā tā tad var būt atmiņas un programmas, kuras neļauj realizēties mūsu sirds vēlmēm, dvēseles misijai, visām skaistajām, superīgām, satriecošām lietām, kurām ir potenciāls notikt mūsu realitātei. Tas nenozīmē, ka viņām obligāti ir jānotiek, tāpēc, ka attiecīgi mums ir visāda veida samazglojumi, netīrumi, programmas un sāpes un traumas, kas ir iekapsulētas zemapziņā, kas ir iekapsulētas ķermenī, un tad attiecīgi varētu teikt sabotāžē mūsu vēlmu piepildīšanos, bet tā patiesība ir tāda, ka viņas sargā. Viņas sargā, viņas dod drošības sajūtu, kas ir iluzora, protams, tomēr cilvēks tāda būtne, kuram, es mūžīgi saku, cilvēks kā ezīts. Ezīts lepns putns, nepaspērs, nelidos. Un tas ir par to, ka kamēr mēs neejam apzināti iekšā tajās nērtajās savās teritorijās, neskatāmies, kas tur ir, un ja mēs tur ielaižam apziņu, ja mēs tur ielaižam fokusu, tad tur arī plūst mīlestība. Ja, kur ir mana enerģija, bet kur ir mana apziņa, kur ir mans fokus, kur ir mana uzmanība, tur ir mana enerģija, tātad tur ir mana mīlestība. Un ēndarbs principā ir par to, kā mīlēt nemīlamo, kā iemīlēt sevī to, ko ir grūti mīlēt, kā atvērt sevī tās enerģijas rezerves, kas ir guļošas, kas ir iekapsulētas, kas ir aizvērtas, kas ir apslēptas, kas ir iebāstas kaut kur dziļi pagraba kambaros, kaut kādā tur cietumā, tu tikai Dieva dēļ nelien ārā, citādi sūdi būs, ja?
Bet tā patiesība ir tāda, ka kamēr kaut kas manī ir ieslodzīts, tikmēr enerģija necirkulē, un tad iestājas visa veida problemātikas, pat slimības, ja autoimūnās saslimšanas ir tieši tas, kad tā, lūk, mana būtība sāk mani ēst atpakaļ. Ja, un visa šī tēma. Nu, lūk, un tad skorpionīgā tā sezona, ja, tas kā reiz skorpions, šis dziļais, apslāptais, trakais, foršais, ir tā teritorija, kur mēs varam ieskatīties šajā īpašajā laikā gadā, un kur mēs varam ieiet, lai pieredzētu un piedzīvotu tās savas daļas, no kurām mēs pat citreiz izvairamies ikdienā. Bet ja mēs viņam iedodam gaismiņu, iedodam mīlestību, ja mēs aizējam ar lāpu tajā pagrabā un izgaismojam tos monstrus, tarakānus, briesmoņus savus iekšējos, tad mēs patiesībā varam ieraudzīt, ka viss, kas viņiem ir vajadzīgs, ir mīlestība. Un tad, kad mēs to daram, kad mēs viņus samīļojam, tad viņi transformējas, tas ir pārmainās par kaut ko skaistu, par spēku, par manu draugu, kuru es varu paņemt līdz piedzīvojumos un kas man var reāli noderēt. Tā vietā, lai viņš tur sēdētu pūtu pagrabā, mēs kopā varam darīt lielas lietas. Nu, lūk. Tieši tāpēc, kādas prakses var darīt šajā laikā? Viena no tām ir vienkārši, kā jau es teicu, virzīt uzmanību apslāptās teritorijās. Attiecībā uz ķermeni, kas ir apslāptās teritorijas, ļoti bieži cilvēki saprot sirds telpu, ļoti bieži cilvēki saprot galvu, ļoti reti cilvēki saprot pirmās čakras, zemākās čakras, kā mēs varam ievirzīt savu uzmanību un savu mīlestību pirmajās čakrās, pašā apakšā. Viss, kas ir gurni, viss, kas ir astes kaulu teritorija, visas šīs vietas, kā mēs varam ievirzīt tajā savu būtību un paskatīties, vai tur ir kaut kas, kas ir iestagnējis. Vai tur ir kaut kāda vietiņa manā ķermenī, tātad manā zemapziņā, kur es varu veltīt mīlestību, kur es varu ieiet ar lāpus gaismiņu un izgaismot kaut ko. Tas var būt vienkārši kustībā, ja? Tas var būt meditācijā, ieejot ar apziņu iekšā šajās savās apakšējās, zemākajās teritorijās, zemapziņa ir ķermenī, ja? Kur mīt emocijas. Un emocijas, un sievietēm ir īpaši, ja? Klēpī ir ļoti daudz emocijas no, tagad neiešu tajā, bet no visa kaut kurienē. Ejam skatīties, varbūt tur ir kāds kauns, varbūt tur ir kādas bailes, varbūt, kad es vienkārši ilgstoši pievēršu uzmanību, tur parādās emocija, tur parādās skumja, tur parādās dusma, un es ļauju viņai būt. Un tas ir tas, ko skorpions ļauj mums izdarīt. Un tas izklausās it kā vienkārši, bet tu pamēģini. Tā ir super vienkārša prakse, un tā patiesība ir tāda, ka lai vai cik kruts tu nebūtu praktiķis, varbūt tu jau 30 gadus nodarbojies ar zemapziņas praksēm, ar ķermeņa praksēm, ar šamanismu un visu pārējo, šajā sezonā, šajās dienās vienkārši apsēsties un pievērst uzmanību savām divām apakšējām čakrām, sēdēt ar to un uzdot jautājumu, kas tur ir, ko es negribu redzēt. Kas tur ir tas, no kā man joprojām ir bail? Kas tur ir tāds, ko es negribu par sevi atzīt? Šajā laikā būs bingo prakse. Vienkārši iesaku. Ko es vēl tur tādu pierakstīju par šo laiku? Nu jā, vēl viena praksa, jā, kas ir superīga praksa patiesībā. Paņem dienas grāmatu, ja, man ir daudz tādas dienas grāmatas, tā ir man mīļākā praksa. Šajās dienās uzrakstīt, piesēsties, un tāda meditācijas praksa pie galda, ja, piesēsties, tur iedegt svecīti vai ko, un savu dienas grāmatu, vai vienkārši lapu paņemt, un rakstīt, par ko es nevēlos runāt. Un sēdēt pusstundu, piemēram, nolikt sev laiku, un drukāt, par ko es nevēlos runāt. Un lai tas ļaut sev, lai tas nāk ārā. Ļaut sev, lai tas nāk ārā, par ko es nevēlos runāt. Par ko ir kauns, par ko ir bail, par ko ir vainas sajūta. Izlikt visas šīs sajūtas uz papīra, jo papīrs pacieš visu. Un tad paskatīties, varbūt tas tev paliek dienas grāmatā.
Varbūt tu paņem un sadedzini to. Liekas, saka, Dievs, es negribu, lai nekad mūžā neviens to nekad neieraugtu. Paņem sadedzini to lapiņu. Tomēr tas būs jau iznācis no tevis ārā. Būs vairāk apzinātība par to, kas tevī tur mīt. Būs vairāk sajūta un emocijas būs iekustināts, enerģija būs iekustināta, apziņā būs nonācis kaut kas vairāk no zemapziņas. Ja? Tātad mēs kļūstam apzinātāki par sevi šajā procesā. Fantastiska prakse, pamēģini. Un, nu jā, pēdējā, kas ir saistīta arī ar manu mīļoto Lilitu, kas ir sakrālā enerģija šajā realitātē, atzīt, ko es vēlos. Mēs ļoti bieži apspiežam vai pat vienkārši neņemam vērā savas vēlmes, jo šķiet, ka tas nenotiks, tas tā nevar būt, vai vienkārši tas jau tik ilgi nav noticis, ka ko nu vairs. Un šis ir tas laiks, kad ekskavēt ārā no sevis atkal iemīlēt savas dziļākās vēlēšanās, jo tieši tās var būt kā tādas ceļa rādītāji, kā Ancīts un Grietiņu drupačiņas ceļā, ja, kuras noved pie mūsu kaut kādas tādas patiesības, pie mūsu atbrīvošanās. Jā, caur kaut kādiem piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem, varbūt tā ragana būs jāstiek, ja? Bet tas beig galā noved pie tā, kam tad mēs patiesībā tā esam atnākuši un ko mēs vispār daram un kā mēs varam piedzīvot, jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka vienīgais veids, kā piedzīvot pilnvērtīgu dzīvi, ir iet savu dvēseles ceļu. Viss pārējais nebūs tik piepildoši. Un dvēseles ceļš var izskatīties ļoti dažādi. Tas nav saistīts ar neko vienu konkrētu. Tas katram var izskatīties citādāk. Tā kā es mīlu cilvēkus pastumt uz viņu dvēseles ceļa un liekas, wow, cik milzīgs pārmaiņas notiek, kad pastrādā tieši ievirzīšanā uz šī ceļa. Spēka kursā mēs to arī darām un es nevaru, man prieks par to, kas tur notiekās, bet ne par to tagad, par to, kad tad, kad mēs atļaujam sev vēlēties, kad mēs atļaujam, mēs sākam arī pamanīt, tātad no zemes izlien ārā tās programmas, kādēļ tas vēl nav, kādēļ tā ir vēl tikai tiecība, ja, vai vispār sen aizmirsti sapņi. Un šajā Skorpiona sezonā mēs varam atļaut sev nomirt tajās versijās, tajās sajūtās, kuras ir sargājušas mani no manu sapņu piepildīšanās. Jo tas kaut kādēļ ir šķitis bīstami. Un tad, kad kaut kas nomirst, kaut kas uzreiz atdzimst. Ja? Un tad var piedzimt varbūt tās sēklas, kas ir tām manām dziļākajām dvēseles vēlmēm. Nu, lūk, rīt jaunā mēnesī es arī vadīšu online praksi. Gan arī katru jaunu mēnesi un pilnmēnesi es tā daru. Var pieteikties 20 €. Viss kārtībā, uzrakst un vēstulīti un daram. Bet arī, ja tu nepiesakies, izdari kādu no šīm praksēm. Šodien var rīt parīt, un tas, kas ir sievietes, kurš strādā ar sakrālajām enerģijām, tad šajās dienās absolūti iesaku ar Kaliju, ar Lilitu, ar Persefonu pastrādāt. Es vakar strādāju arī ar Medūzu. Medūza arī ir viens fantastisks arhetips, ar kur var strādāt. Un šajā nedēļā mēs varam atvērt un izstrādāt lietas, par kurām mums vēl nebija ne jausmas, ka tas mums vispār ir iekšā. Ja? Ka tas ir tajā apslēptajā teritorijā, kur prāts netiek. Un tieši tāpēc ir forši, ja kāds ievada tajās teritorijās, arī es eju vadītās, citu cilvēku vadītās meditācijās, jo, lai vai cik mēs praktizētu, lai vai cik mēs gudras nebūtu, tur ir daudz aizsarga mehānismi, kas sargā mūsu drošībā no mums pašām, no mūsu apslēptā spēka un tām enerģijām, kas ir mūsos. Un kad kāds vada, tajā var ieiet, tur, kur pats nevar ieiet, vienkārši pats nevar tajā aiziet. Nu, lūk, tā kā, lai skaista skorpioniskā sezona, lai brīnišķīgs jauns mēnesis rītā, tiekamies praksēs, tiekamies meditācijās, tiekamies dzīvē, lai skaisti, lai mierīgi, lai forši. Paldies, ka klausījies!